šeit ir mūsu pirmās maskas, kuras ir tapušas saistībā ar Mākslas akadēmijas karnevāliem. Un, protams, viņas ir kaut kādā veidā bijušas saistītas ar karnevālu tēmu, jā, ar balto pasauli vai ar hipijiem, kā piemēram šī hipija meitene, kur ir šeit. Var pienākt tuvāk arī. Un tie divi ir baltie pūkainie, un šī ir maska, kura tapa iespaidojoties no Indijas kultūras un Indijas iespaidiem. Jo, kad es biju Indijā, tas bija kaut kas tik neizdzēšams, ka tas paliek visu dzīvi. Un tad šeit ir maskas, kas arī ir tapušas uz karnevāliem. Katra maska ir vilkta vienu reizi uz vienu karnevālu. Un te var redzēt masku Flora, te var redzēt masku Purpurs, Meža meita, masku, kura ir divas maska. Ļoti krāšņa, ļoti skaista, mežonīga, ugunīga. Un šeit ir maska, kura ir saistīta ar Venēciju, ar tām reizēm, kad es biju Itālijā un iemīlējos Itālijas brīnišķīgajā mākslā un arī Venēcijas sajūtās, maskās un karnevālā kā tādā. Un šis ir gaismas puķis. Jā, viņš tapa pagājušā gadā saistībā ar spoku nakts takām. Un te, ja mēs palūkojamies aiz viņa, ir burvīga dāma, par kuru mēs parunāsim mazliet vēlāk. Ja? Tātad savā ziņā skaisto un vienredzes. Jā, un puķis mums tur nāk pa augšu viss, un apakšā ir ļoti skaistas fotogrāfijas, kurās ir fotografētas maskas, kuras atrodas šajā izstādē, un katra fotogrāfija ir papildināta arī ar dzeju. Un šīs fotogrāfijas radīja brīnišķīga fotomāksliniece Anita Saka. Un man bija gods būt par modeli šīm fotogrāfijām. Un, protams, es ļoti priecājos, ka arī maskas varēja tikt iemužinātas šādā poētiskā veidā. Un šīs fotogrāfiju tapšanu atbalstīja Lielvārdes attīstības fonds. Tā, un tagad mēs esam pie nākošajām maskām. Nākošās maskas arī ir no akadēmijas karnevāla laikiem. Un šīs te divas, jo tanī gadījumā, kad es gāju kopā ar dzīves biedru, es darināju maskas mums abiem, dviņu maskas. Tā es tā saucu. Un šīs maskas bija karnevālā, kas bija saistīts ar ciklonētiešiem. Un šīs maskas ir Oriona princes un princese. Un tad mums bija prieks, ka pie mums nāca fotografēties džedai. Jo viņi bija pareizi sapratuši. Šādi prinči un princeses uz zemes nedzīvo. Jā, un šī ir maska Kvēle. Un šī ir maska Hindu, kurā arī ir Indijas iespaidi, Krišnas zilā seja, un tas piesātinājums un pulsēšana un dzīvīgums, kāds varbūt mums ir ļoti tālu, bet kurš ļoti
ielīksmot un pacelot, jo šīs krāsas, ja, šīs spēcīgās krāsas, no kurām mēs ikdienā vairāmies, tomēr mums ir vajadzīgs. Un tad tālāk mēs jau pārējam pie tādām maskām, kas man ir radušās saistībā ar tautas tradīciju. Un šis ir zirdziņš, viņš ir valkājams divatā. Tātad viens cilvēks uzvelk šo galviņu, un otrs cilvēks ir zirga dupsas ar visu astīti. Un tā nu viņi tur lēkšo. Un šeit apkārt te ir rūķi tirgoņi. Te ir rūķis vecis tirgonis, un te ir rūķene tirgoni. Un tie ir tie, kas staigā apkārt mēsas tirgodam. Tā ka uzmanieties no viņiem. Tāda ir daudz pie mums. Jā. Tā. Šeit ir maskas, kas daļēji ir bijušas akadēmijas karnevālā, bet kuras ir saistītas ar tautas tradīciju ļoti dziļi. Un tā ir Saules meita un mūsu baltais dieviņš. Un, protams, kad šajā visā skaistajā baltajā pa vidu reizēm gadās mums negribās, bet tā ir, jā, ir nāve, jo tā arī kaut kādā ziņā ir piederīga pie Dieva saimes, klātesoša, vienmēr mums līdzās esoša. Un te abās pusēs, lai būtu mazliet jautrāk, ir maskas, kuras es nosaucu par vāverīti un par kaķēnu. Un gan kaķēns, gan vāverīte ir ļoti sievišķīgas maskas. Viņām ir mazi nāciņi, viņas ir pūkainas, viņas ir mīļas, ja? Un ja mēs kādreiz domājam, kādu masku es gribu vilkt uz karnevālu, tad ir jājautā sev, kas tad es šobrīd esmu? Vai es esmu vāverīte, tā, kura lēkā no zara uz zariņu, tā, kurai kupla asta, vai es esmu kaķēns, bet varbūt es esmu nāve tanī gadā. Un šie ir Mārtiņa bērni, un šie divi. Gan meitene, gan puika. Un pat cik maskošanās Latvijā sākās no Mārtiņa laikā, jā. Mārtiņa bērni jau ir tie pirmie, kas nāk. Un tad tie ir tie, jā. Un tie nāk, un viņi pirmie grib. Un viņi ir tādi, kā jau bērni. Tie nav Jāņa bērni, tie ir Mārtiņa bērni. Un tad, kur tad arī pats Mārtiņš? Mārtiņš ir šeit. Mārtiņš ir spalvains, Mārtiņš ir spalvainājs. Kāpēc? Tāpēc, ka tie putni. Mārtiņam ir tik daudz putni. Putni ir pilns gaiss, putni lido prom, putni lido Mārtiņa laikā pāri mums. Mēs nekad neredzam tik daudz putnus, kā tieši Mārtiņa laikā. Un arī tajā laikā ir ļoti daudz spalvu. Jā, putni ir nometuši savas spalvas. Es neteiktu, ka viņi ir pliki, jā, bet spalvu ir daudz. Un šī ir Māra ar visu čūsku. Un šīs ir manas mitoloģiskās maskas. Un starp šīm mitoloģiskām maskām ir arī aitas maska, kā es saku, vuška. Un to, ka tā ir vuška, es iemācījos Latgalē, jo tā tur sauc aitas. Un vuškas maska ir ļoti laba, jo mums Latvijā varbūt ir diezgan daudz cilvēki, kuriem nav jātēlo vuškas, jā, jo viņi ir vuškas. Un arī es pati ļoti iemīļoju šo masku, nofilmēju ar viņu performanci. Un patiešām tas ir ļoti labdabīgs, mīļš cilvēks, jā. Tiešām mīļš. Tā, un tad mēs esam mazliet pie tādām maskām jau, kas ir saistībā ar veļu laiku, jā, kas ir velis, jā, kas ir mūsu velns, jā, kas ir Pazemes un veļu valsts valdnieks. Un tālāk jau
Lūk, viņam blakus ir čigāns. Tas čigāns, kas staigā ar 3 kulītēm un mango visu riņķī apkārt un dīda lāci. Jā, bet no šīs Ziemassvētku maskas viņas nav iedomājams bez vilka un kazas saspēles, bez vilka un kājas dejas Ziemassvētkos. Un te nu viņa jau ir gan vilciņš, gan kaziņa ar visiem saviem zvārguliešiem. Un tad šis ir tas mūsu lācis, tas laimes lācis, kuru mums laime jāplas. Nu, kur tad tā laime mums ir? Cik tad mums ilgi būs jāgaida tā laime lāci? Tak nāc un uzdanco mums, vai ne? Jā. Un tad te ir tā cigānu māte ar to cigānu meitu. Abas vietas. I māte, I meita. I viesi palīdz to lāci dancināt. I viņas tos bērnus taisa. Katru gadu pa tiem krūmiem ir atkal kāds bērns klāt. Pareizi? Jā. Un kurš ir tas tēvs? Tas nav svarīgi. Bērniņš ir bērniņš. Tā viņi saka. Un šeit ir mana vistiņa. Jā, un vistiņa mums nāk kopā ar maskām un mums uz mārtiņiem. Un šis ir tradicionālais masku gājiens, kā zodiaks. Ar visiem aprakstiem. Un katrs var atrast to savu masku un raudzīt, vai tas tiešām tā ir, vai nav. Lācis, spēlmanis, pļāvējs, kaza, siets, kūlis. Kas tad mums tas bija? Jā, šis bija spēlmanis, tas iepriekš bija čigāns. Kumeļš, garā sieva, vilks, dzērve un budeļtēvs. Vai ne, vistiņi? Šīs ir Evitas maskas, lapsa un Alnis un Čūska. Ļoti skaisti. Labs ar īsta aktrise. Bet, nu, Alnis nāk ciemos, čigānos un arī Čūska, tā ir īsta saimniece mājās, Zalkša kundze, vai ne? Jā, tas maskas, te ir Guntas maskas no Mākslas akadēmijas karnevāliem, cepures, tērpi, piemeklēti aksesuāri. Ir arī maskas, kas tapa šogad, iedvesmojoties no tā, ka mums būs izstāde. Un ir arī maskas, kurām ir jau ilgs laiks pagājis, savu reizi gaidot. Un te ir liels darbs, liels smalks darbs. Un šī ir maska, avatāra maska no karnevāla, kurš bija saistīts ar cikplanētiešiem. Un te ir arī maska, kura ir tapšanā. Un šeit ir arī ļoti skaisti tērpi. Nu jā. Un šie ir tie budēļi. Tie budēļi, kas ir pēdējās maskas un kuras nāk meteņos. Februāra sākumā līdz vidum. Un šī ir tā budēļa cepura, kura ir veidota jau rudenī. Jā, tad, kad mēs tiekam pie tiem rudzu salmiem ar visām vārpiņām, tad mēs to vācam, taisam budeļu cepuru, lai mums jau ir. Jo mēs jau gaidām, ka mēs iesim tajos budeļos un taisamies pusgadu iepriekš.
Un tad šis ir pats budeļtēvs ar visu savu kažoku un ķetnām, ar kurām viņš tur klaudzenās pie durvīm un vicina visādas rungas un vālas, jā, šitāds bandīts. Un tas ir viņa broļs, un tas broļs to viņš nekad negrib ņemt līdzi, jo tas nemāk uzvesties un tas ir nesmuks. Jā, bet nu, neko nevar darīt. Vienam daudz, otram maz. Tā jau tas pasaulē iekārtots. Un šai maskai ir īpaša vēsture. Šī maska ir pirmoreiz radīta pirms gadiem 10. Un tā ir Izīdas maska, Inanna, Ištara, Izīda, Ēģiptiešu un Tuvu Austrumu dievietē. Un, lai cik tas būtu interesanti, viņa vienlaikus ir gan mīlestības, gan kara dieviete. Tas nozīmē, ka viņa var visu. Un es šo masku radīju ar tādu domu, ka tā ir sievišķa dievība, kura var visu. Un sievietē būtu vairāk jāapzinās tas savs spēks, varbūt caur šo Inannu, caur šo Ištari. Varbūt sievietes spēkos ir mainīt pasauli tādā apmērā, kad mums vairs nav jāsaskarās ar kariem katrā ziņā. Ne tik daudz, jā, kā līdz šim, jo, nu, es nedomāju, ka pasaulē ir kaut viena sieviete, kas grib, lai būtu karš. Sievietes grib, lai būtu mīlestība. Un ar šo masku notika tas, ka jā, es viņu izspēlēju karnevālā, un pēc tam šī maska pazuda, gāja bojā, un es viņu atjaunoju. Es viņu gribēju, lai viņa būtu klāt šī izstādē. Un šai maskai ir arī performance, kur ir skatāma internetā, Inannas deja. Ja? Un tā Inannas deja ir tā, kurā viņa izdara to, ja, kurā viņa pārvalda gan mīlestību, gan savalda naidu, agresiju un norimtina karu. Protams, viņa pati to var izraisīt, bet viņa to var arī apturēt. Un izstādi mēs noslēdzam pie šīs skaistās fotogrāfijas, pie maskas, kura ir Venēcijas tipa maska, un šim attēlam es devu nosaukumu Pavadone. Varbūt, kad tieši tāpēc es biju pavadone un mēģināšu būt pavadone jums šī izstādē. Un kas tad ir ar šo masku? To es mēģināju ierakstīt dzejolī, kuru es pievienoju klāt. Jo mēs jau nekad nezinām, kas ir aiz maskas un cik daudz cilvēki maskās ir ikdienā un cik daudz cilvēki ir patiesi. Un varbūt, ka tas ir tas, ko mēs cenšamies saskatīt, kas tad ir aiz šīs maskas. Un vai tas, ko mēs redzam, patiešām ir tas, kas ir realitātē. Acu dzīles dziļākas par Danta selli. Liktenis dieviete izauž skropstas un mežģīnas. Kopumā tie redz tukšumu savu, mirguļus, burvīgu lelles seju. Paldies!